Man ļoti liels prieks visus redzēt šodien Austras stundā. Kādu laiku Latviešu fonda Austras stundas nav notikušas. Es gribētu teikt, ka tas ir nevis tāpēc, ka mums nav ko teikt. Mums ir ļoti daudz ko teikt, mums ir daudz skaistu projektu, par kuriem varētu pastāstīt. Varbūt mums bija grūtības izvēlēties, kas būs tas nākošais temats. Bet tā kā šogad jau pēc mazāk nekā mēneša mēs daudzi, gribētos teikt, ka visi satiksimies Grand Rapidos uz dziesmu svētkiem, tad es teiktu, ka deja bija loģisks temats Austras stundai. Bez tam mēs tiešām esam atbalstījuši ļoti daudz projektus, kas ir saistībā ar deju. Viens no tiem tātad ir Tautas deju liels vedums šovasar dziesmu svētkos. Un arī tradicionāli mēs esam atbalstījuši praktiski visus dziesmu svētkus, kas ir notikuši gan ASV, gan Kanādā, gan arī Eiropā vienu otru. Un, protams, mēs darbojamies un palīdzam, lai varētu danču ieraksti notikt, lai varētu danču mēģinājumi notikt. Un senos laikos varbūt kāds atcerās, pirms vairāk nekā droši vien 20-30 gadiem no Austrālijas viesojās uzvedums un deju ansamblis Saules josta, un tas arī bija tāds liels Latviešu fonda atbalstīts projekts, kura rezultātā izveidojās ciešas draudzības uz mūžu. Un tāpēc sāksim šodien runāsim par dančiem un dejām, un šodien pie mums ciemos ir Māra Zālīte, Tautas deju kopas Jumalīte vadītāja, Ilze Faļkovska, producente, kultfilma Rīga, un Sandis Zučiks, un es mazliet šaubījos, vai ir viens vārds, ar ko Sandi aprakstīt. Viņš ir tautas deju entuziasts, atrodams internetā, kā tautas deju entuziasts, teiktu tautas danču vācējs, danču krātuves izveidotājs un viss, kas ir ar dančiem veicinātājs. Tā kā beigās Sandis pastāstīs par sevi. Bet vispirms mums ir video sveiciens no Tautas deju lieluzveduma vadītājiem Karīnas un Mārtiņa, jo viņi paši, kā jūs variet iedomāties, ir ārkārtīgi aizņemti šajās dienās, notiek plānošana un notiek mēģinājumi, bet viņi gribēja iesūtīt vismaz šo sveicienu, un tātad noklausīsimies to. Labdien, Latviešu fonda valde un atbalstītāji! Mēs ļoti nožēlojam, ka nevarējām būt ar jums tiešsaitē, bet arī pašā laikā gatavojamies uz svētkiem. Paldies Latviešu fondam par lielo atbalstu. Gribējām iesūtīt sveicienu ar maza video par mūsu tagad 3,5 gadu procesu. Lieluzvedums Skaista mana tēva zeme nav tikai mūsu izrāde. Tā pieder katram, kas pielika roku to īstenot, ieskaitot 750 dejotājiem no 44 grupām no ASV, Latvijas un Šveices. Ļoti gaidām jūs visus 16 vispārējos dziesmu svētkos Grand Rapidos, Mičiganā no 1. līdz 5. jūlijam.
Kā jūs redzējāt, dejo lieli, dejo mazi, dejo visādu vecumu cilvēki, visi gatavojās ļoti aktīvi, un Mārtiņam un Karīnai ļoti, ļoti daudz vēl citu palīgu, bet es teikšu, viena no galvenajām palīdzēm ir Selga Daukš, bez kuras administratīvā atbalsta un tādas lielas precizitātes droši vien visu šito nevarētu savilkt kopā tik viegli. Un arī Jānis Velkma un vēl daudz citi cilvēki. Tā kā, lai viņiem laba veiksme šodienas darbā, jo viņi nesēž mājās un neatpūšās, viņiem, man liekas, tagad nākamajā mēnesī vispār nebūs nevienas brīvas dienas. Un izskatās, ka Māra, vai tu vari pateikt, šis te video sirsnīgais, izskatījās viss tā mierīgi dejo. Neviens par ko nav īpaši ne uztraucies, ne norūpējies. Vai jums patreiz ir karstākais mēģinājumu laiks, vai tu esi izrāvusies uz 3 sekundēm? Kas notiek Katskiļos? Jā, sveiki! Mani sauc Māra Zālīte. Es esmu Ņujorkas Tautsdeju kopas Jumalītes dibinātāja un vadītāja. Mums šonedēļas nogali Katskiļu nometnē Ņujorkā ir deju nometne kopā ar Čikāgas mantiniekiem un arī ar Ņujorkas jumi. Un bija karsti agrāk, bet tagad ir apmācies. Tad mums ir ļoti jauka dejošana ārā. Čikāgas mantinieki ir atbraukuši pie mums ciemos, jo mūs aicināja dejot gala fināla deju Skaista mana tēvu zeme. Tad mums ir 6 pāri no Jumalītes, 6 pāri no mantiniekiem, un salikot to kopā mums būs skaisti 12 pāri. Jā, mums Jānis Velkma ir ciemos pie mums arī no vadības loka dziesmu svētkiem. Mēs esam laimīgi, gandarīti, visur skan mūzika, ir jauki. Ai, brīnišķīgi, brīnišķīgi. Pastāsti mums par Jumalīti. Mēs esam tik priecīgi, ka jūs esat, un esam tik priecīgi, ka jūs pieteicāt projektu, un mēs varējām jūs arī atbalstīt, jo jūsu deksme, kā saka, ir redzama no attāluma. Jā, paldies. Mēs ar manu māsīcu Dagmāru Lapiņu mēs dibinājām Jumalīti pirms 5 gadiem. Šī tagad ir beidzās mūsu 5. sezona. Mēs sapratām, Ņujorkā jau eksistēja grupa Jumis, un mēs sapratām, ka bija jaunāka paudze, kas gribēja dejot citādas dejas. Un mēs vienkārši teicām, tu zini, aiziet, pamēģināsim, kas ir sliktākais, kas varētu notikt. Neviens neatnāks. Bet tas nav, kas notika. Mums lēnā garā, 1. gadā mēs braucām uz St. Paul dziesmu svētkiem Minnesotā. Nākamajā gadā jau uz Latviju. Mēs piedalījāmies Latvijas dziesmu svētkos, kas bija liels gandarījums. Un tad mēs dejojām Toronto dziesmu svētkos 24. gadā. Un pagājuši gadu mums pirmo reizi bija iespēja pašiem veidot savu izrādi. Tātad mēs sarīkojām koncertu Ņujorkas pilsētā, lielā zālē. Mums 400 draugi un ģimenes atnāca. Mums bija apmēram pusi bija latvieši, pusi nebija latvieši. Un tas ļoti iespaidoja, kā mēs visu scenāriju salikām. Un tad mēs pieteicāmies Latviešu fondam uz projektu. Paldies par atbalstu! Ņujorkas pilsētā mēs tagad esam Jumalītē 24 sievietes un 11 vīriešu. Tātad mums vajag zāle, kurai attiecīgi mēs daram. Mums mēģinājumi notiekās katru piekdienas vakaru no 6 līdz 9. Un visi vienmēr jokojas, es nekad nevarētu iet uz mēģinājumu piekdienas vakarā. Man ir jādara lietas. Bet mēs smejamies, ka vairums mūsu dejotāji ir tādi, kas ir absolvējuši augstskolu un tagad ir nonākuši Ņujorkā iesākt savas profesionālās dzīves. Un, ja Ņujorkā tu ej balēties pirms 9 vakarā piekdienā, tu neej balēties. Tad mēs sakam, atnāc uz mēģinājumu, atnāc iet vakariņas un iedzer aliņu kopā ar mums un tad ej balēties. Un tas ir labi sanācis. Mēs salikām pāris bildītes no mūsu gadiem, viņas nav nekādā speciālā secībā, bet šī pati pirmā ir viena no mūsu pirmajām uzstāšanās, tā kas ir uz ekrāna. Ir Ņujorkas Latviešu biedrības namā Priedaini, un šis bija Baltic Unity Days, un tur arī parādās igauņi un lietuvieši. Bet, Jāni, varbūt tu vari palaist to video, un es varu drusku stāstīt par šis ir salā, mūsu viena no pirmajām Long Islandā uzvedumiem. Viņi mūs aicināja uz rudens pasākumu. Mēs Jāņos gatavojamies. Vienu gadu bija 102 grādi, kamēr mēs tur dejojām. Tas nebija fans.
Šis ir arī tanīs pašos, šis ir Jāņos pirms Latvijas dziesmu svētkiem, kur mums arī tauta saziedoja baigi daudz naudu, lai mēs varētu iegādāties tautas tērpus. Tā kā mums daudzi dejotāji vai nu nav uzauguši Ņujorkas latviešu sabiedrībā, vai no Latvijas, vai ir no citiem Amerikas gabaliem atbraukuši. Daudziem ir tautas tērpi, un daudziem arī nav, un tie, kas viņiem bija personīgi, tā kā tas personīgais tautas tērps, ko es valkāju, ir mans vectantes, kas bija, ko viņa vilka 1930. gados dziesmu sekos. Un dejot visas tās ātrās raitās dejas, vecā tautas tērpā, kas ir redzējis pasaules vēsturi, nebija pārmērīgi labs. Mēs lūdzām ziedojumus, mēs paši ziedojām, un šis bija 23. gadā. Man ļoti patīk tā jūsu akcija. Jums bija ļoti, ļoti asprātīgi. Tur ziedoja atziņām, ziedoja kaut kā dāvakajām tam. Jā, tā kā mums ir pārsvarā jauni cilvēki, mēs visu ar humoru. Dzīve nav tik nopietna, vai ne? So mēs vienkārši baudām. Lielākais kompliments, ko es vienmēr saņēmu, ir, ka pēc izrādes izskatās, ka mums ir gājis tik labi kopā dejojot. Un es domāju, ja nav prieka, kāpēc dejot. Tā bija mūsu grupa St. Pauls dziesmu sekos. Es 23. gadā apprecējos ar savu vīru Kalvi, un šeit pat kāds ir nometnē, un Jumalīte kopā ar Daugu viņa arī uzdansoja Rīga Dim. Tā var redzēt balles kleitās, kā dejo. Tautas dejas ir daļa no visas mūsu dzīves. Atkal Rīga Dim. Šis ir no ekrāna šāviņš no televīzijas, bet šis ir Latvijas dziesmu sekos, ka mēs ejam gājienā, aiz mums ir mantinieki. Maija Veinberga no Mičigānas oriģināli nes karogu, Latvijas karogu, un Jānītis Rīsbergs no Ņujorkas oriģināli nes mūsu Jumalītes karogu. Mēs arī katru gadu liela daļa no Jumalītes dzīves ir, ka mēs aktīvi piedalāmies un palīdzam būvēt Ņujorkas latviešu sabiedrību. Mēs sapratām, ka Ņujorkas sabiedriskā kalendārā iztrūka kaut kas marta mēnesī, kur visi varētu piedalīties, un tā mēs sākām pirms 3 gadiem rīkot danču vakarus. Pirmajā gadā mums atnāca 117 cilvēku, otrajā gadā jau kaut kas pie 165, un šogad martā mums bija tuvu pie 200 cilvēkiem. Un, ja jūs esat bijuši Igauņu namā Ņujorkas pilsētā, ir ļoti šaura zāle, bet tomēr, ja ir prieks, var dejot. Šis atkal no Latvijas, lielā arēnā. Šis bija pagājuši gadu, gatavojoties uz mūsu izrādi. Es esmu tur vidū, un tad tie bija mūsu dejotāji. Pēc, laikam, tādā dienā mēs 8 stundas nodejojām. Mūsu cilvēki ir ļoti dedzīgi, un tie cilvēki, kas nāk Jumalītē dejot, un ir tādi, kas, ja tu izvēlies dzīvot Ņujorkas pilsētā, tu esi pēc dabas tāds, kas grib katrā mēģinājumā uzlaboties, tu gribi, lai tev saka, kā varētu nākamreiz labāk nekā bija, un mēs visi tiecamies uz kaut ko lielāku un labāku, un tādēļ mums sanāk laba enerģija mēģinājumā, un šis ir pēc 8 stundu nodejot bootcamp, kā mēs viņu saucam. Šis ir pēc 18. novembrī, kur mēs uzstājāmies. Arī šis ir mūsu bootcamp, var redzēt, kā tie jaunieši lec. Šis ir tieši pēc mūsu izrādes pagājušajā gadā. Man pakaus var redzēt, un smaidīgā seja ir Maija Veinberga. Viņa bija mūsu galvenā producenta pagājušajā gadā mūsu lielajam uzvedumam Vidu Rit Sidrabiņš. Šis ir arī dažas jaunas no tā uzveduma. Šeit dejo Ņujorkas latviešu sabiedrībā uzaugušie dejotāji, deju treideksnietis, kas bija Zigrītas Gaujinietes horeogrāfētā deja jaundējām 80. kaut kādos gados. Deja, ko mans tētis, mans onkulis, mana tante, Paulītim vecāki, vienkārši visu mūsu vecāku tantes un onkuļi viņu dejoja, un mēs viņu atdzīvinājām. Jānis Rīsbergs dejo Sanais dancis solo, attīstam cilvēku skatuves prasmi. Šeit Maija Veinberga soloiste, un redzēt, ka Paulīts Williams un Colin O'Hara un Andris Vārguls velk prom Maiju, jo nāk Maijai kāds, kas gribu viņu uzlūgt uz danci.
Šis ir dejā mēs ciemiņus gaidīdami beigās. Mēs arī nopirkām otrus tādus vasarīgākus tērpus. Salta vēja pūta. Tas jums bija lielisks koncerts. Es esmu tikai redzējis bildes, bet vienkārši Paldies! Jā, var visu noskatīties arī YouTube, mūsu YouTube lapā. Šis Noteikti. beigās runājot un... Šī bija laba dēļa iezrakstīties, ka visi mūsu dejotāji bija uz skatuves reizē, un tas bija tā kā Jāņu svinību garā, ka mēs varējām visi kopā būt un redzēt viens otru, un tiešām tautsdejas ir par apli, par kopā būšanu, par saskatīšanos, par to enerģiju un to dvēseli, un savienojot rokas, tas viss izplūst caur mūsu rokām, un tas viss ieiet viens otrā. Un līdz tam punktam tas šis tā kā koncerta beigās, un mēs jau visi tā kā bimbājam uz skatuves aiz prieku. Un cik jūs esat dalībnieku? Cik ir aktīvi vai cik ir uz papīra? Šogad mums ir 24 sievietes, 11 vīrieši. Mums ir daži, kas šogad pauzē profesionālo iemeslu dēļ, bet jau ir solījušies būt atpakaļ. Uz nākamā gada mēs ceram, ka mums būs pāris vēl puiši, lai mums ir drusciņi, kā jau vienmēr visās grupās, vai ne, vajag vēl puišus. Lai mums būtu drusciņi stabilāks. Tas būtu ideāli, ja mums būtu 16. Tas ir sapnis. Bet mēs plānojam arī uz Latviju braukt, uz Dziesmu svētkiem, un mēs esam izsludinājuši, ka, ja grib dejot ar mums Latvijā, tas ir 2 gadu, kā saka, commitment. Un tā kā es teicu, mēs esam ļoti aktīvi sabiedrībā, šie ir mūsu dejotāji pagājuši gadu talkā, šeit pat Kacīņu nometnē. Mēs braucam, mēs piedalāmies, mēs daram, cik vien mēs spējam un cik vien mēs varam. Šis bija Jonkeru Utenī. Utenī savāc visādas mantas un tad pārdod, un tad viss tās naudiņas aiziet latviešu skolai. Un mūsēja arī brauc piedalīties, palīdzēt. Mēs katru gadu iesākam ar bootcamp, un mēs arī beidzamos gados noslēdzam mūsu gadu ar bootcamp. Šis ir principā, kā mums šodien izskatās, bet ar 3 reizes vairāk dejotājiem. Mēs esam tā kā 65 šodien nometnē. Un šis ir, kā mēs iesākām šo sezonu, un Latviešu fonda atbalstītais, neatbalstīja šo nometni, bet tas, ka mēs varam īrēt zāles pilsētā. Vienkārši kontekstam mēs no dejotājiem prasam gada maksu $50 no personas, tas ir uz visu gadu, bet tās zāles, ko mēs īrējam uz 3 stundām reizē, izmaksā vismaz $30–35 stundā. Tātad tā nauda, ko Latviešu fonds mums piešķir, ir tas, kas tas ļauj mums turpināt uz priekšu bez finansiālas apgrūtināšanas mūsu dejotājiem, jo, kā es pieminēju, tik daudz no viņiem ir nu pat iesākuši savu karjeru, un naudiņu ir tomēr jākrāj. Šeit šis ir viena mēģinājuma telpa, kur mēs mēģinām. Šeit malā ar bizi, kreisā pusē Māra Giga māca deju. Es mēģinu lēnāk garā ievest vēl cilvēkus, kas ieliet vadības lomā tieši mācīt deju, lai nav tikai es, kas visu laiku to dara, jo kaut kādā punktā, ja es saslimstu, tas tur neesmu. Un ir bijis baigi labi, ka cilvēki ir ļoti atsaucīgi uz mācīšanos un mācīšanu. Vai tu pat iemācījies dejojot? Es iemācījos, es uzaugu Ņūdžersijā, es gāju Ņūdžersijas latviešu skolā, un es dejoju. Gunta Giga bija mana tautsdejas skolotāja, un tad es pāris gadus arī nodejoju ar Jumi, un es pat uzaugu dejojot baletu un džēzu, tad deju pasauli man nav sveša. Bet kā mācīt un iemācīt, esmu daudz iemācījusies arī no horeogrāfiem, kas ir bijuši pie mums ciemos. Mums tagad arī Juris Goguls no Latvijas ciemos, mums Jumalītē ir ļoti tuvs draugs, un mācīties no viņa, kā viņš māca, ir ļoti izpalīdzīgi un paceļ mūsu līmeni, un arī manu līmeni, kā to darīt. Bet, kā es pieminēju, šeit ir Halloween, mums patīk jokoties, un life's not that serious, tātad kādreiz var pajokoties. Šī grupa, kas ierakstīja video šī gada Dziesmu svētkiem, bija paraugu video dejai Ritenītis. Šis no Dāņu vakar, kur arī mums bija iesākās ar bērnu rotaļām. Lotērija, šeit Eriks Plekons, Jake Addison, Emma Sombers, Taylor Addison, Māra Giga un apakšā ir Bekash. Bekash nav latvietis, viņš ir
darba biedrs vienam latvietiem. Eriks Plekons teica, hei, es eju uz tautstajām, ja tu gribi nākt līdzi, viņš teica, jā, un tagad viņš ir ļoti svarīgs dejotājs. Taylor, Jake un Emma uzauga, Kacīņu nometnē mums ir 3 periodi, ir 2 latviski runājošie, un 3. saucās Heritage, kas ir latvieši, kas runā angliski, vai nerunā latviski, un Jumalīte ir bijis, vēsturiski ir vienmēr tas viss bijis ļoti atdalīts, tu runā latviski, bet tu nerunā latviski, un Jumalīte ir bijis labs moments, kur mēs varam savest kopā, un uzbūvēt tos tiltus, jo beigās mēs esam latvieši, mēs neesam tik daudz, kāpēc mēs viens otru atstumjam, un mēs ļoti aktīvi tagad būvējam. Mums no 35 dejotājiem, es domāju, 8 vai 9 nav uzauguši latviešu sabiedrībā, vispārībā. Mēs mēģinām izgudrot, kā darīt. Bet Jumalītes danču vakarā šeit kreisā pusē ir no vēstniecības Jānis Beķers, un pārējie visi ir Jumalītes dejotāji, kas muzicēja danču vakarā. Jums ir jāatbrauc visiem. Ir ļoti jautri. Daudziem talantiem, ka dejošana nav vienīga. Jā, šis arī no danču vakar. Danču vakars vēl. Un pēc dančiem ir, kā jau visiem latviešiem, ir jāpadzied. Arī viss paudzes bauda danču vakaru. Šī bija vēl viena deju nometne iesākot rudenī. Mēs sākām mācīties Saule Brida Rudzu lauku, kas ir skaists sieviešu deju. Mēs arī šogad ierakstam jaundējas. Šī ir vēl viena telpa, kurā mēs īrējam. Paldies, pasakoties Latviešu fondam. Mums ir naudiņa to izdarīt. Mums būs 2 jaundējas. Viena ir Ilzas Frierson horeogrāfija, un otra ir Jura Goguļa. Šī bija mūsu Ziemassvētku eglīte. Nav pārmērīgi skaista. Ziemassvētkos mēs rīkojam ballīti, un kā jau latviešos, visiem ir jāuzstājās. Šeit mans vīrs Kalvis Mikelšteins ļoti aktīvi stāsta joku, nopelnīt savu dāvanu, bet arī stāsta dzējoļus, kāds dzied, kāds kaut kāds maģijas trikus izdara. Visu kopā, viss ir jautri, viss ir smiekļiem. Un tad šī ir pirmā. Tagad ir skaidrs, ka mums jābrauc noteikti ciemos pie jums uz danču vakaru, jo tā ir viena Latviešu fonda tradīcija, dziesmu un danču vakars, un man liekas, mums pilnīgi sakrīt intereses. Tā kā ir ļoti brīnišķīgi, ka jūs variet turpināt savu, gan, es teiktu, hobiju un profesionālo attīstību, un jums ir darba pilnas rokas vēl līdz dziesmu svētkiem. Tas ir brīnišķīgi. Svarīgākais visu ar prieku. Tas ir svarīgākais. Jā, tieši tā. Vai kādam ir jautājums, jo es pieņemu, ka Mārai droši vien būs jāskrien drīzāk prom, viņi nevarēs palikt līdz beigām, bet varbūt ir kāds jautājums ātrs? Māra, cik jums tagad tautas tērpu katram ir krājumā? Jums ir tagad visiem vienādi, vismaz viens komplekts. Varbūt... Jā. Tie ir tehniski Jumalītes tautas tērpi, kas ir vienmēr svarīgi atzīt, bet visiem ir kuldīgas tautas tērpi, un visiem tagad ir sanākuši tāds tā kā vasarīgi tērpi. Tad, principā 2. Mēs nākotnē varbūt domājam par kaut ko pa starpu. Mūsu vasarīgais tērps ir ļoti vasarīgs, un kuldīgs tērps ir ļoti formāls. Mēs varbūt kaut ko pa starpu mēģināsim, bet tas nav tuvā nākotnē. Labi. Vai kāds vēl grib pajautāt, pirms mēs laižam Māru prom? Labi. Skrien. Es zinu, ka tev ir jāskrien. Paldies, atpakaļ uz mēģinājumu. Laikam tomēr ir vēl jautājums. Jā, ja Māra mūk projām, tad es gribu ieteikt noskatīties filmu, par kuru es tulīt stāstīšu, lai tie jaunie, kuri vēl domā, vai viņi grib vai negrib, lai viņi redz, kā ir dziesmu svētkos un var noķert emociju un arī sagribēt. Tā kā, jā. Jums nav viens no Toronto pārvilināts no Daugaviņas ir taču, jā? Mans vīrs ir no Toronto, tad pusē. Mums ir daudz draugi, kas dejo Toronto Daugaviņā. Mans vīrs tur ir, viņa momīte vēl tur dzīvo, mēs braucam ciemos pie Daugaviņas. Mums ir ļoti labas attiecības ar Selgu. Mēs vienkārši visu kopā, visu sabiedrībā nav jācīnās. Tas stereotipiskais 2 latviešu 3 partijas, bet
kā būtu divu latviešu vienpartība. Mēs varam visu kopā darīt. Un Helga jūs ļoti arī slavē, tā kā viss ir kārtībā tiešām. Bet jā, paldies Latviešu fondam. Mēs ļoti novērtējam jūsu atbalstu, ne tikai finansiāli, bet arī sirsnījās jutās tik labi būvēt kaut ko, kur nav tikai mūsu prieks, un mēs izjūtam jūsu enerģiju mums, un par to mēs ļoti pasakamies. Paldies jums un labu veiksmi mēģinājumos. Ļoti skaisti. Es esmu tagad tā kā, man liekas, tas tiltiņš uz nākošo mūsu segmentu jau ir skaisti uzbūvēts. Paldies, Ilze, ka tu jau sāki ar jautājumu vai drīzāk ar ieteikumu. Ar ieteikumu, un izskatās, ka draudzība jau notiek pilnā sparā starp Daugaviņu un Jumalīti. Bet es šorīt atcerējos, īstenībā kopā ar tevi, Ilze, skaisto filmas atklāšanu Rīgā, kas bija vienkārši neaprakstām, brīnišķīga. Filmu redzēt uz tik liela ekrāna, ar tik daudz cilvēkiem, tas bija brīnišķīgi, bet filmas pati pirmā pirmizrāde laikam notika Toronto. Vai tā bija? Jā, tā droši bija ļoti saviļņojoša. Jā. Bija dziesmu svētku vidū, un tikko filma bija svaigi pabeigta, un man bija liels prieks, ka Latviešu fondam tieši bija iespēja to noslēguma galu vai daļu palīdzēt jums veikt tos pēdējos soļus. Pastāsti par visu, ko tu vari mums pastāstīt, kaut ko mēs... Es mēģināšu sevi ierobežot. Jā. Bet jā, liels paldies par vispār ļoti sirsnīgi vienmēr redzēt, kā cilvēki, kas dzīvo ārpus Latvijas, cik ļoti viņi kop šo latviešu kultūru, un mēs varam nokaunēties, ka mēs nedejojam vai nedziedam, bet es esmu savu to dziesmu svētku daļu vismaz ielikusi tajās tiešraidēs, un es veidoju no 2015. gada, producēju tiešraides LMT1 televīzijā no dziesmu svētku aizkadriem. Mēs nerādam pašu lielo koncertu un deju uzvedumu, bet mēs rādam aizkadrus. Ejam ģērbtuvēs, kāpjam autobusos, runājam ar šoferiem, ar uztrauktiem dejotājiem un vadītājiem un visu kaut ko tādu. Un tā filma arī nonāca pie manis. Varbūt man var to pirmo slaidu uzlikt, jo es gatavojos kā uz atskaiti. Šeit ir arī, kā Māra teica, ar smiekliem un ar smaidu, bet arī ļoti nopietni. Jā. Bet kopumā, bet bez latviešiem ārzemēs mēs to nevarētu izdarīt. Pirmām kārtām, protams, kad Selga ļoti, ļoti palīdzēja ar Kanādas pusi, kas ir Daugavas vanagi Toronto, Daugavas vanagi Kanādā, un vēl dažādi, un pat cilvēki paši ziedoja, tā ka ļoti šī filma bija gaidīta. Un Latviešu fonda naudu mēs izmantojām, lai apstrādātu skaņu, kas dokumentālai filmai, vispār visām filmām ir ļoti svarīgi, lai viņu var labi dzirdēt un saprast. It īpaši izaicinājums bija tāds, ka šajā filmā, es nezinu, cik no jums to filmu ir noskatījušies, bet izaicinājums bija tāds, ka filma ir 2 valodās, bieži vien nekontrolēta 2 valodās, un lai tā skaņa būtu saprotama, lai mēs vispār varam notitrēt un subtitrēt, mums viņi ir jādzird. Lai arī mēs izmantojām arī daudz mūziku šajā, tāpat tur ir ļoti, ļoti daudz teksti, kurus mums jāsaprot. Tad, mēs varam paiet tālāk. Par to, kā šī filma sākās. Filmas režisors Pauls Dombrovskis tajā brīdī dzīvoja jau vairākus gadus Toronto, un viņam bija ļoti liela vēlme uztaisīt filmu par dziesmu svētkiem. Un viņš atrada Daugaviņu, un mūsu šis laikam nekur nav bijis vispār stāstīts. Sākotnējā doma bija taisīt filmu par meiteni Maiju, kas ir dejotāja Daugaviņā, kurā nav augusi, es tā saprotu, nav augusi latviešu sabiedrībā, bet viņai nav mācīta arī latviešu valoda, līdz ar to viņa nāk mācīties dejas, jo dejas ir starptautiska valoda, kuru var saprast visi, un viņa lielāko daļu nesaprot.
Un mēs gribējām sekot līdzi, kā šai 16-gadīgai meitenei ies ar šo visu un kā viņai tur veiksies, bet mēs sapratām, ka tomēr viņa ir pārāk kautrīga, ka mums ir jāņem kaut kas tāds, kas ir vairāk ekspansīvs. Un aizkadrā arī ir palikuši, filmā nav iekļaut ļoti daudz cilvēku, kam ir arī ļoti liela nozīme šajā kustībā un vispār Latvijas tradīciju uzturēšanā Toronto, Kanādā. Bet kas mani šajā filmā vairāk uzrunāja un kāpēc Paulam izdevās man pārliecināt iesaistīties, bija arhīvu kadri, kas ir filmēti 70. gados un drusku vēlāk, jo Latvijā tādas mājas kameras, rokas kameras nebija. Nu, ātrākais parastam cilvēkam varbūt kādos 90. gados varēja jau būt kāda kameriņa, bet tā kā Kanādā tādas bija vairāk pieejams, tad ir pieejami tādi privāti arhīvi, un ja mēs šos privātos arhīvus nekur nepublicējam, tā skaitā neiekļaujam filmā, viņi vienkārši vienā brīdī pazūd, un tā ir arī tāda mūsu tautas vēsture, un man ļoti, ļoti gribējās, lai viņa iekļaujās. Un par tiem arhīviem runājot, protams, tajā pirmajā izrādīšanas reizē, kad mums paveicās, jo vispār tajos Toronto dziesmu svētkos bija paredzēts rādīt citu vienu filmu, bet viņi nepaspēja viņu pabeigt. Tāpēc mēs tikām lielajā kinoteātrī uz lielā ekrāna ar brīnišķīgu skaņu, bet tas bija īstenībā arī tāds tā kā testa skatīšanās. Jo es sapratu, ka arhīvu kadri ir tik tādā blūrā, ka acis sāp. Un pēc tam atbrauc mājās, visu bija jāsalabo, lai viss uz jau Rīgas pirmizrādi būtu kārtībā. Pējam drusciņ tā. Jā, tātad Pauls sāka jau tos izpētes filmēšanu Kanādā, dzīvojās ar Daugaviņu, ar Selgu, ar Daugaviņas dalībniekiem. Kā redzams, tie ir tādi uzstādījumi kadri, tad ir kur atbraucis Jānis Purviņš, viņus dresē nabakas tur līmeni. Selga arī grib, lai viss ir līmenī, lai neatšķirās no latviešu dejotājiem, jo, Purviņš ir viens no tiem, kas tautas deju Latvijā ir ievies profesionālā līmenī, tad tie vairs nav amatieri. Mums jau dziesmu svētki ir aizgājuši profesionālā līmenī, un tur ir kam skriet pakaļ. Varētu nākamo. Un tad mēs, tad redzams, cik tuvu ir jāpielaiž. Ja grib, lai par tevi filmē dokumentālo filmu, ir jāielaiž pat vannas istabā un jārāda, kā tu gatavojies. Bet jā, bējam tālāk vēl arī. Bet tā mana pieredze ar dziesmu svētkiem šo gadu laikā mums ļāva būt vietās, kur cits neviens īsti nevarēja būt. Mēs varējām būt lielajā deju uzvedumā uz laukuma vai nofilmēt svarīgākos kadrus priekšpēdējā koncertā. Tā kā ir tas pēdējais koncerts, kas pats galvenais, un tad ir iepriekšējais koncerts, kuru nefilmē Latvijas televīzija, un tad tik ļoti mūs nedzen prom, bet, tad, kad filmē Latvijas televīzija, tad televīzija mūsu operators dzenāja prom, un kaut kādā brīdī arī Jānis Purviņš vienkārši pateica viss projām. Kaut gan bija sarunāts, ka mēs varēsim būt, un tad operators un režisors bija vīlušies, ka viņi nedrīkst tur būt, un ir jau citi plāni radušies, kā varētu vēl skaistāk nofilmēt šos dziesmu svētkus, ne tā kā televīzija. Varētu nākamo arī. Lūk, un dēļ šīs pieredzes ar dziesmu svētkiem, mēs varējām, vispār ir tā, ka uz dziesmu svētkiem, es tagad nepateikšu konkrēti dienas, bet man liekas, ka nedēļu pirms dziesmu svētku laikā nedrīkst virs Daugavas stadiona un Mežparka lidot neviens drons. Ir vienkārši aviācijas ierobežojumi, ka tur nekas nedrīkst notikt. Tāpēc, kad ir ļoti lielas masas un ir tāds aizliegums. Un, tā, kad lidoja dziesmu svētku organizatori drons un mēs. Tā kā tie ir arī mūsu kadri. Lūk, jā, un filma, pateicoties īstenībā, jā,
tam, ka latvieši pasaulē saziedoja naudu filmas tapšanai. Filma arī ir izceļojusies diezgan pa, jā, pa starptautiskiem kinofestivāliem. Tie, protams, nav A klases festivāli, bet tie ir tādi festivāli, kuriem interesē Baltijas valstis, Eiropa, diasporas, etnogrāfija, tā kā vairāk pa tēmām. Mēs pat esam kaut kādā brīnumainā kārtā rādīti Ēģiptē, kas likās ļoti eksotiski. Bet, jā, tad ir Ziemeļamerikā diezgan plaši. Mēs bijām arī uz vietas ar režisoru Bostonā un Filadelfijā, Kanādā. Kanādā bija tā pirmizrāde, bet pēc tam tur ir rādīts arī Monreālā un Toronto vairākas reizes. Tad tie ir latviešu nami. Londonā mēs bijām Londonas Baltijas filmu festivālā, un pēc tam mēs pamēģinājām uz 4. māju uztaisīt atsevišķu seansus Londonā un Bredfordā. Nav vienkārši. Tad mēs bijām arī Vācijā. Nu, filma, ne mēs. Filma pati par savu dzīvi dzīvot, nu, attālināti. Un Šveices franču daļā. Un ar to franču valodu ir tā, ka mums ir arī subtitri franču valodā, tā, ka, ja kādi draugi no Francijas vai franciski runājoši grib šo filmu noskatīties, visas iespējas to izdarīt. Un tur bija brīnišķīga sakritība, kad, kā nu tur bija, Francijas vēstniecība mums palūdza filmu uz festivālu. Es viņiem jautāju, vai jūs varat notitrēt. Viņi teica, nē, tas ir jums. Un es domāju, nu labi, lai ir uz mums. Mums būs filma ar franču subtitriem. Un tāpat dienā piezvanīja no Šveices un arī teica, ka grib to filmu redzēt. Nu, viņiem arī vajag franču subtitrus, tā ka tur sakrita labi. Un tāda filma ir bijusi arī Austrālijā. Brisbanes Latviešu biedrība ir rādījusi, un pēc 27. gada beigās to rādīs arī Sidnejā, tā, kad viņa filma vēl dzīvo. Nu, tā, kad vispār filmā ir tāds savādāks, tam dzīves posmam jābūt savādākam, bet šai filmai šķiet, ka viņa mierīgi varētu dzīvot līdz nākamajiem dziesmu svētkiem. Nu, viņai it kā aktualitāte nezūd, bet nu tā, varbūt kāds būs kaut ko jaunu uztaisījis vēl par kaut ko citu. Varētu Jāni nākamo. Jā, nu, daudz mums palīdzēja vēstniecības. Mēs pat viņu rādījām Maskavā, kad izdzird vārdu Maskava. Ir uzreiz tāds, bet tad es noprasīju, kas priekš kam, kas tas tāds ir. Bet, nu, Maskavā arī ir sava diaspora Latvijas. Tā kā mēs viņus gribētu vispār Latvijā redzēt tos cilvēkus Maskavā, bet mēs viņus arī nedrīkstam aizmirst un apdalīt. Ir tāda robeža, kā gribas saprast pēc idejas, kas tas tāds būs. Tāpat arī Kanādas vēstniecība Latvijā, viņi bija viena no pirmsrādes atbalstītājiem, un viņi savos vēstniecības pasākumos mūsu filmu ir rādījuši. Latvijas vēstniecība Kanādā iesaistījās arī aktīvi, bija arī pirmsrādē, un viņi, manuprāt, rādīja arī Vankūverā šo filmu. Nu jā, bet tā Latvijā mēs rādījām kinoteātros, kultūras namos, un tagad es nesen biju uz televīzijas statistikas sapulci, un izrādījās, ka pagājušajā gadā, pēc jaunākiem datiem, filma ir top 20 skatītāko dokumentālo filmu starpā. Tā kā es te jau teicu, ka top 20 man neliekas nekas tāds, bet tad televīzija man sarāja un teica, padomā, cik mums gadā ir filmu, tad sūdzies. Tas, nu labi, tad jā. Un vai vēl latviešu centri var dabūt filmu un noskatīties? Jā. Sazinieties ar mani un visu sarunāsim, noorganizēsim. Un tā, es nezinu, kas man nākamais laiks. Šitais, ne. Bišķiņ atpakaļ. Es gribu par to pirmizrādi izstāstīt un vispār to izrādīšanu, kas varbūt arī es domāju, ka tas noteikti varētu strādāt arī latviešu centros,
Renāta atcerās, kā mums gāja pirmizrādē. Pirms pirmizrādes mums dejoja viens Latvijā pazīstams deju kolektīvs, Teiksme. Tas nebija Jānis Purviņš, tas bija Jānis Ārprāts. Teiksme dejoja. Es nezinu, pēkšņi jāizmirs. Un tad Selga ar savu vīru Edgaru ierādīja Kanādas deju soļus. Un visi skatītāji bija pārsmējušies un uzlādējušies par to, cik visi nemāk dejot pēkšņi un tīzli un nav ritms un nevar noturēt un tā, bet nevar atcerēties to kombināciju. Bet tas ļoti labi, man liekas, strādāja. Visi bija tādi priecīgi, apsēdās uz 1:20 krēslā un priecīgi skatījās filmu. Tā, kad, man liekas, tiem, kam ir deju kolektīvi latviešu namos, tiem noteikti šito vajadzētu, lai pievilinātu dejotājus savā tautas deju kolektīvā, jo tā filma iedod tādu sajūtu par to, kā tas ir un kas tur rodās un kas tur veidojās. Par nākamo, jā. Un tagad par nākotni, jā? Jā, šī ir tāda nākotne, kuras ļoti gaidu, kad filma būs gatava, jo vispār šī filma atnāca Latviešu mīts, atnāca pie mums, kad mēs gatavojamies Dvēseļu puteņu pirmizrādē. Kultfilma, studija, kur es pārstāvu, ir Dvēseļu putenim un TTT leģendas dzimšanai producenti, un Dzintars Dreibergs ir mūsu režisors. Un tas bija 19. gads, tas vēl bija pirms Covida, kad viens no režisoriem, šai filmai ir 2 režisori, Konors Gormants un Diana Vaznele. Viņi abi dzīvoja Lielbritānijā, un dažādu dzīves situāciju sakritības dēļ Diana dziedāja Londonas latviešu korī, un Konors, kam nav pilnīgi nekāda sakara ar Latviju, sadraudzējās ar Diānu un sāk dziedāt Londonas latviešu korī, bet viņš vēl šobrīd cenšas iemācīties latviešu valodu, viņš ļoti gribētu dzīvot Latvijā, tā viņš tikai pa 90 dienām gadā spēja atbraukt. Un tas tāds stāsts, kā viņš aizrāvās ar Latvijas kultūras un tradīciju pētīšanu un domāja, ka viņiem tādu nav. Bet filmā ir nofilmēts ļoti daudz materiālu. Filma šobrīd tiek strukturēta. Un mēs ceram uz Latviešu fonda atbalstu, lai mēs varētu pabeigt montāžu. Tas tur milzīgs darbs, tur ir ārprātīgi daudz, 140 stundas ir nofilmēts. Tas ir nenormāli. Tas ir nenormāls apjoms. Vērtīgs materiāls, tur varbūt vairākas filmas iznāk. Jā, ļoti daudz dārlingu jānogalina, jā. Bet to izdomās, kā to vislabāk izdarīt. Bet, varbūt noskatāmies tīzerī, tur var nospiest to linku. Jānis pāries plūstoši uz to linku. Leitās. Un, It is an old, very old tradition and culture which has every bit as much value to our present day way of life as any other culture does. Its songs give us an insight into the true values of life. At the London Latvian Choir, at a rehearsal, I met Connor. Ready? This is going to be quite interesting. Let's see how it goes. What am I called again? Budelis. Connor has a deep fascination of Latvian culture. Through his eyes, I've learned to appreciate my own culture, my ancestry, my roots. We developed this idea to work together on looking deeper on Latvian tradition.
The whole purpose of today is to take on energy and get everything ready for the next year. Spiritually, emotionally, physically, this is what this whole event is about. I didn't challenge it because I just didn't know anything else. I didn't know about solstice. I didn't know it existed until recently. When I sing songs, I feel a connection. Yes, these are songs that my grandmother sang, that her mother sang, whose mother also sang. So it's going back into the past. And as I sing those songs, I'm feeling this connection with my ancestors, my past, and also passing on those traditions to my daughters, who in their turn sing them. So the traditions are not just about what has been. It's also, in my case, it feels like a bridge between the past and the future. The voices of our ancestors are disappearing, and I'm questioning the value of it all. Nu tā. Tāds latviešu mīts. Paldies. Skaists. Jā. Iespaidīgs. Gribēsies redzēt visu filmu, cik vien drīz varēs. Jā, nu tā, šajā trailerī nav iekļauti lielākā daļa, bet viņi cilvēku, kas ir nointervēti, bet viņi kā nevietējie latvieši, viņi ir tikuši klāt, piemēram, Vairvīķei Freibergai. Jo viņi ar viņu runā par, ja Vairvīķa Freiberga kolekcionē tautas dziesmas, kas ir par sauli, un viņi par to runā, un tur, jo dziļāk rok, jo vairāk ko rakt, viņi tur bija ļoti aizrāvušies, jā. Skaisti. Es ceru, ka līdz nākamajiem dziesmu svētkiem būs, vai ne? Es arī ceru, jā. Es cenšos darīt, kas iespējams, lai dabūtu gatavu. Jā. Un šai filmai arī skaņai jābūt ļoti, ļoti labai, vai ne? Tā kā tas tā pēcapstrādes daļa ir ļoti būtiska filmai. Jā, kā visām, ja gribās rādīt filmu kinoteātrī un gribas, lai nāk tā kvalitāte ārā, viņa ir jūtama, tad, jā, tas viss ir vajadzīgs, bez tā nekur tālāk neiet, nekur nekustās. Jā. Paldies tev. Vai kādam ir jautājums? Jau tagad? Vai pēc tam? Labi, tad mēs vienkārši atgādināsim kopā ar Ilzi vai es viena pati, ka filmu klātesošie var paspēt noskatīties vēl šodien un rīt tie, kas piedalās šajā pasākumā. Jā, vairāk kā deju. Jauno vēl nevar. Jā. Un šī ir ļoti, ļoti īpaša iespēja, jo tā nemaz privāti uz savu roku, pat maksājot naudu, nevar to izdarīt. Jā. Filma vispār kopumā līdz nākamajiem dziesmu svētkiem, līdz 28. gadam ekskluzīvi ir LMT viedtelevīzijā. Viņi mums ir lieli atbalstītāji, mēs nevaram viņus, mums ir tādi noteikumi, ka mēs nedrīkstam šādi ņemt un pa gabaliņam pārdot. Šī filma ir par maksu, viņa nav par maksu, viņa ir par abonēšanas maksu viedtelevīzijā. Viņi rādīja arī Latvijas televīzijā un replejā tur kaut kādu laiku, tā ka tur ir bijis iespēja noskatīties, bet jā, ja ir vēlme un šķiet, ka kādu latviešu namus vēlētos noskatīties, vai ir kaut kāda grupa, kas vēlas noskatīties, tad par to mēs varam vienoties. Jā, tā mēs drīkstam. Bet tāpat es nedrīkstu izīrēt filmu. Labi. Jā. Paldies, un aicinu visus noskatīties filmu pēc tam. Un tagad mums ir
pats pēdējais mūsu šodienas Austru stundas segments ar Sandi Zučiku, Danču krātuvi, Danču burtnīcām un visu, kas ar dančiem saistīts, un tas būs stāsts, kuru mēs cerams, nākamajās 15 minūtēs ietilpināsim. Sandi, priekš. Jā, labrīt, labvakar, kam rīts, kam vakars. Tātad mani sauc Sandis, un es jums šodien pastāstīšu par Danču krātuvi. Šodien es esmu šeit tādēļ, ka Latviešu fonds ir atbalstījis vairāk kārtīgi šādu lielu kolekciju. Tā ir latviešu tradicionālās dejas burtnīcas. Gan burtnīca kolekciju, gan grāmatu kolekciju, kas kopā ir tieši saistīti ar latviešu tradicionālo deju. Tā lielākā kolekcija, kāda mums vēsturiski ir bijusi, jau no pašiem sākumiem. Bet šodien es jums tātad pastāstīšu vairāk tādā ātrā tempā, kas tad ir Danču krātuve, ar ko tam mēs nodarbojamies un ko var Danču krātuvē atrast. Pašā sākumā mēs sāksim ar īsu 3-4 minūšu video rullīti par to, kā Danču krātuvē top tradicionālo deju video. Pirms mēs palaižam, tātad jūs redzēsiet, ka tur ir gan kadri no mēģinājumiem, gan kadri, kā mēs filmējam, cik reizes mēs filmējam un kur mēs filmējam, kā tad tās dejas izskatās. Palaižam tagad video un tad turpinam runāt. Jā, arī var būt. Kā pasaka, kad var? Gatavi? Var. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tagad viņi pļāpāja. Stop. Vēl netāji, sāksim no gala.
ka ļoti bieži dejošana notika istabā. Un tā pašā laikā vasarā, kad notika tās ballītes, jeb večerinkas, jeb danču vakari un kas tik kā tik viņi nebija saukti, tad dejošana bieži vien notika tukšajos šķūņos, no kuriem jau bija izvests, jau bija iztērēts pēdējais iepriekšējā gada siens un nebija vēl ievests jaunais sapļautais siens. Tādi vairāk apraksti arī ir šur tur sastopami. Jā, tātad video mēs varam beidzies, video varam ņemt nost. Tātad es jums šodien pastāstīšu par latviešu tradicionālo deju, kas mazliet viņās atšķiras no tā, ko mēs tikko iepriekš klausījāmies, kas vairāk bija skatuviskai dejai veltīti gan filma, gan skatuviskās dejas ansamblis. To, ko jūs tikko redzējāt? Jūs tikko redzējāt to, kā top danču krātuve. Tas ir pamats, kāpēc vispār danču krātuve ir tapusi. Jūs redzējāt video materiālus, kā radās, kā aizsākās doma par danču krātuvi un kā aizsākās visa tā doma. Tātad primāri mēs sākām ar to, ka mēs filmējam vienkāršus video, kuros mēs parādām latviešu tradicionālo deju, kāda tā ir bijusi, nemontējot iekšā nekādus kadrus, tur tūplānus, neko nē, bet vienkārši vienā vietā nofilmējam video un liekam to YouTube iekšā. Un tā, kad mēs sākām, man pirmā doma bija, kā to labāk izdarīt, jo es negribēju to darīt vienkārši mēģinājuma telpās ceļtērpos. Es to gribēju darīt tā, lai ir smuki un lai es to atceros. Un tajā laikā mēs sākām 17. gadā, kad tieši nāca Latvijas 100-gade virsū, un tad mēs arī izdomājām, ka uzfilmēsim pirmos 100 video, pilnīgi brīvprātīgi, uztaisīsim tādu veltījumu no 100 dažu 100-gadēji, un filmējām šos video un likām iekšā, un tad, kad mēs viņus safilmējām, cilvēkiem patika, un mēs sapratām, ka mums ir vēl ko filmēt, ka mums ir vēl daudz idejas, daudz domas, un tad mēs sākām arvien dziļāk un dziļāk strādāt, un tā radās danču krātuve, un līdz ar to danču krātuve ir tā vieta, kur tagad mūsdienās mēs varam atrast ļoti daudz dejas šādā vienkāršā, bet tā pašā laikā skaistā formātā par tradicionālo deju. Un ko mēs tad varam atrast, tad es tagad pārslēgšu, nošērošu savu ekrānu, vai ir? Ir redzams. Ir redzams, labi. Tātad, šī ir danču krātuves mājaslapa. Pirmā lapa ir šie te visi video, kas tad ir tapuši pēdējo, jau no 17. gada, tas sanāk 9 gadu laikā. Ir ļoti, ļoti daudz video. Daži video pašreiz uzrādās šādā formātā, tādēļ, ka viņi ir pievienoti YouTube un tūlīt tās būs arī pieejami. Mēs dejojam, braucam pa visu Latviju, vienkārši sadarbojamies ar visām dejojošām folkloras kopām, filmējam viņu repertuāru, ko viņi ir dejojuši pēdējos 30-40 gadus, kā arī strādājam pie tā repertuāra, kas ir aprakstīts arhīvos, grāmatās, kas ir iefilmēts 90. gados, kas ir vienkārši, kas ir bijis. Šī ir tā deja, ko latvieši ir dejojuši 100 gadus un senāk. Deja, tā viņa ir, labi, par deju, pašu deju varbūt ne tā mazāk, bet, skatāmies, tātad redziet, šeit mums ir visi šie video. Un tas ir tas pamats, kāpēc arī tāpat danču krātuve. Bet ejot tālāk, mēs sapratām, ka mums ir vēl daudz ideju, mēs gribam, piemēram, ierakstīt arī mūziku. Un tad mēs sākām strādāt pie mūzikas ierakstiem un izveidojām šeit speciālu playeri, kurām mums ir aptuveni 230, ja nemaldos, mūzikas ierakstīti ierakstu studijā no dažādām folkloras kopām. Mums ir Banga, Dandari, Dimzēns, Kāgenskalns, muzikanti Kārīkste, daudz un dažādi sadarbības bijušas dažādas.
Visa mūzika ir pieejama pa brīvu. Viņu var lejuplādēt, ja kādam vajag saviem pasākumiem, bet, ja pieņemsim kāds, nu, ir divas opcijas, kā izmantot šo mūziku. Vai nu tad mēs lejuplādējam un tad atskaņojam, tad, kad mums viņu vajag, vai arī mēs to darām online. Un, ja mēs to darām online, tad mēs arī šajā playerī varam, pieņemsim, salikt vairākas tur dziesmas iekšā, šeit augšpusītē uzrakstam papīršu fonds, nospiežam plusiņu, un šis saraksts ir saglabājies. Mēs esam atlasījuši, pieņemsim, tur kaut kādas 20 dejas, kas mums patīk, kuras ieraksti mums patīk, un aizējam uz mani atskaņošanas saraksti un vai, kur mums šīs dejas ir. Un šādā veidā var cilvēki vienkārši izmantot savās, nezinu, mājas ballītās, Jāņos, svētkos, kur un kā vēlas šo mūziku visu. Tātad mums ir pa ierakstiem, nu te ir sašķirtos dažādi, tur ir albumi, izpildītāji, un mums vēl ir arī tādi dzīvās mūzikas ieraksti. Dzīvās mūzikas ieraksti ir domāti cilvēkiem, kas mācās spēlēt kādu no instrumentiem, pieņemsim akordeonu, cītaru, ermoniku vai mandolīnu. Tad šie cilvēki var ieiet šeit, pieņemsim, paņemt mandolīnu un paklausīties, kā tad skan tikai mandolīna. Šie dzīvās mūzikas ieraksti nav ierakstīti studijā, bet viņi ierakstīti ir ar mikrofoniem pie jau konkrētiem spēlmaņiem. Un te var uzliek, un tad nu jā, un tad var dzirdēt tikai to konkrēto instrumentu. Nu, šī sadaļa arī top visu laiku, papildus kaut kas nāk, kaut kas pamainās. Tā ir mūzikas sadaļa, kas mums ir mājaslapā. Šī sadaļa svarīga tādēļ, kad tā dot iespēju tiem ansambļiem, kuriem nav dzīvās, teiksim, mūzikas, šo mūziku izmantot ikdienā. Jo mums, nu, mūzika, vienmēr mēs esam pieraduši to tanču dzējot pie dzīvās mūzikas, bet, nu, nevienmēr ir tāda iespēja. Un tādēļ arī šī sadaļa tapa un ir diezgan pieprasīta. Tālāk, ko mēs varam atrast Danču krātuvē? Tātad mums ir krātuves sadaļa. Te jau ir mazliet padziļinātāk. Šī sadaļa top arī lēnām gadu gaitos. Tās ir tās pašas dejas, kas bija pirmajā sadaļā. Tad pirmajā sadaļā, video sadaļā, mums ir visas dejas tikai ar video. Mēs varam atvērt, noskatāmies video un skaidrs. Tālāk jau, ja gribas kaut ko vairāk zināt, tad sadaļā krātuve mums ir, pieņemsim, atkal tie paši video, mūzika un dejas kartiņa, bet zem video jau, ja mēs atveram, nāk klāti ne tikai mūsu video, bet arī kaut kādi video no iepriekšējiem autoriem, no iepriekšējiem arhīviem, teiksim tā, nāk, nu te jau nāk dažādi video klāt, un te var pastīties dažādus izpildītājus. Tas pats attiecas arī uz mūziku. Pieņemsim, mums interesē kāda deja, mēs paņemam mūziku, mums šeit atkal ir mūziku izpilda, te ir akordeons viola izpilda, te atkal skaņu mājas muzikanti, dažādi izpildītāji, dzīvē, šeit ir dzīvā mūzika, šeit nav studijas ieraksti, šeit ir dzīvā mūzika, jo šis ir vairāk tā, ka lai dzirdētu to dzīvo tradīciju, to spēlmaņu, jo, teiksim tā, studijas ierakstiem parasti jau viņi ir tādi mazliet skaistāki, lai būtu, lai tur ir tas ritmiņš, tur ir piedomāts jau pie tās struktūras. Un te vēl var atrast kartiņu. Kartiņa tas nozīmē, ka mums ir vienkārši deju kartiņa, tātad Sāzītes Čilbēns, mums ir horeogrāfiskais apraksts, mums ir zīmējumi, mums ir notis, tie, kuri grib spēlēt, un tad no kurienes šī te deja, kur viņa ir fiksēta. Teiksim tā, pirmais fiksētais materiāls vai cilvēks, kurš to ir teicis. Te vēl arī var, no kreisajā pusē, tur vēl dažādi meklētāji var pameklēt. Šeit uz doto brīdi ir pievienotas tikai...
Piedod, es gribēju iespraukties. Jūs vēl joprojām tātad atrodiet jaunus dančus? Jā. 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 Vai kāds jums Īsum, pastāsta, kur viņi dzīvo, ja jūs iet un nejauši satiekat? ir tā, ka tā, ka mēs sākām aptuveni vidēji apritē populārākie, zināmākie danči tika uzskatīti, ka aptuveni ir 150 dejas. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tās ir pārsvarā, ko dejoja ap Rīgu. Nu, teiksim tā Rīgā, Rīgas tajā danču kultūra telpā. Bet, ja mēs aizbraucam uz Latgali, pieņemsim pie Upītes, kas darbojas, vai Svātras, kas darbojas tikai savā lokā, tad mēs uzzinām, paņemam viņu repertuāru, ko nedejo Rīgā. Mēs tad nofilmējām arī šos repertuārus. Līdz ar to tādā veidā radās jau plašāka iespēja kļūt, ieraudzīt tās dejas, kas tiek dejotas patreiz visā Latvijā, ne tikai Rīgā. Un caur šiem video bija skaidrs, kā viņas dejot un kāda ir soļi. Ja atbildot uz jautājumu, kur rodas tās dejas jaunās, kuras mēs atrodam, ir pavisam vienkārši. Ir vairāki un tai pašā laikā ļoti daudz materiāli. Vislielākais materiāla krājums ir arhīvs. Tas ir arhīvs zinātniskās ekspedīcijas, kas notika no 1950. gada līdz 80. gadiem, kas ir garamantas.lv. Tur ir tajās ekspedīcijās speciāli tieši ar Harija Sūna gāja pie cilvēkiem un vāca horeogrāfiju, dejas horeogrāfiju. Ne tikai viņš, bet viņš kā viens no piemēriem. Un viņi pierakstīja esošos repertuāru, to, ko cilvēki dejoja tajā tekstā, ko varēja dzirdēt par večerinkām videoklipā. Un cilvēki pierakstīja šīs dejas, un ļoti liels repertuārs tur glabājas. Un tad tā dejas vēsture ir tāda, ka 70. un 80. arvien plašāk vērsās skatuviskā deja. Viņa kļuva arvien tāda profesionālāka, viņa tika likts viss uzsvars uz skatuvisko deju, un šī tradicionālā deja pamazām palika arvien mazāka, bet viņa joprojām bija dzīve. Un viņi palika ļoti mazā skaitā. Bet no cilvēkiem pierakstīja gan 50., gan 60., gan 70., gan 80. Un tad 90. ne tikai pierakstīja, bet parādījās arī jau videokameras privātiem cilvēkiem. Mums arī no 90. ir arhīvs, kur sniedza Grīnberga un Māris Jansons gāja Maliena, tas ir Latgales augšā un Vidzemes augšā, pa to malu un filmēja, kur cilvēki, 70-80 gadīgi cilvēki rādīja, ko te viņi dejoja savā jaunībā. Un atkal tur ir vesels arhīvs. Un tātad šajos 90. gados šī pati sniedza un vēl caur visādiem procesiem arvien vairāk šīs dejas atkal atdzīvināja. Un tas, ko mēs zinām šodien, mums liekas, ka mēs esam dejojuši daudzas dejas nepārtraukti gadsimtos, gadu desmitiem, bet tā nav bijis, pieņemsim, Cūkas driķos kļuva populāras tikai ar šīm sniedzes Grīnbergas un šīm 90. gados. Viņa aizgāja, viņa šo nofilmēja, pierakstīja un pēc tam jau sāka ierakstīt un sāka popularizēt. Tā deja bija Latvijas teritorijā, bet viņa pirms 90. nebija tik plaši vairs izplatīta. Un kā ar pankūkām? Kā ir ar pankūkām stāsts? Vai tā vispār ir latviešu? Te ir tas jautājums, ko mēs saprotam ar vārdu latviešu un ko mēs ar to interpretējam, jo viss ir jāskatās uz laika periodiem. Tās pašas pieminētās Cūkas driķos, tā ir deja ar nosaukumu, tā ir igauņu deja izcelsme. Igauņu deja ar nosaukumu Kāri Jānis, jeb Auzu Jānis, kur ir vesels stāsts par to, kā šī deja ir radusies. Un šī deja arī 30. gados Latvijā bija pazīstama kā igauņu deja, jo viņa ir pierakstīta vienā burtnīcā ar nosaukumu Kāri Jāni, kā igauņu deja, bet viņa aizgāja pa Latviju, un viņa no 30. ir bijusi šeit Latvijā un arī Lietuvā, un bijusi, kā saka, visu laiku šeit uz vietas. Pankūkas ienāca 70. gados, 70. gadu beigas. Ragana
ienāca 2000. gadi. Dirižabas atkal ap tiem pašiem laikiem. Um, te, te ir ļoti tas ir tāds no dejas. Nevar tā viennozīmīgi atbildēt, kas ir latviešu un kas nav latviešu deja. Sāksim ar to, kas ir tradicionālā deja. Tāpēc arī es saku, ka es nodarbojos ar tradicionālo deju, nevis ar tautas deju. Un tradicionālā deja tas nozīmē to, ka tradicionālā deja ietver sevī vairākus slāņus. Tas viens no tiem pamatslāņiem ir latviešu tautas deja. Un latviešu tautas deja ir mugurdancis, garais dancis, sudmaliņas, aškaps, ko jau pirms 100 gadiem uzskatīja par tīru latviešu tādu deju. Bet tai pašā laikā dažādu gadu laikā un ietekmē ir nākuši klāt vēl dažādi dejas slāņi. Pieņemsim, mums ir nākušas klāti vesels slānis, kas saucas Krievijas impērijas jaunās salondejas. Viņas radās starp 1895. un 1905. gadu. Tur ir atkal vesels stāsts, kādēļ viņas radās, bet viņas radās impērijā, bet viņas pārņēma tauta. Tātad atkal mums ir kaut kāds slānis. Mums ir tāda viena deja, kas saucas Lambetvoks, kas nāk no Anglijas, no 1938. gada, pa vienu no jaunākajām dejām. Bet viņa atkal ir tradīcijā iegājusies un cilvēki viņu dejo. Tātad šīs te tradicionālās dejas sastāv vienkārši no vairākiem slāņiem, no vairākām izcelsmēm, dažādām izcelsmēm, kā viņas ir atnākušas. Ko mēs uzskatām par tradicionālo deju? Par tradicionālo deju pārsvarā ir pieņemts, kā tradīciju kā tādu, pārsvarā ir pieņemts uzskatīti lietas, ko dara cilvēki 3 paudzēs. 3 paudzes, tas nozīmē viena paudze 25 gadi. 25 reiz 3 ir 75 gadi. Ja kaut kas tiek darīts 75 gadus pēc kārtas, tad tas jau ir tāda folklorizējusies lieta. Teiksim tā, ne tradicionāli, bet folklorizējusies lieta. Un šeit mums jāsaprot, ka cūkas driķos viss kaut kad ir ienācis. Ne viss, es nepareizi pateicu, ne viss, bet kaut kas ir miedarbojies ar kaimiņu tautām. Kaut kas ir paņemts no mums, kaut kas ir ienācis pie mums. Un tādējādi mums tikai jāsaprot, vai tas, ko mēs dejojam, ir pilnīgi tas pats, ko dejo citi, vai tas ir kaut kas mūsu pašu. Pankūkus mēs dejojam savādāk, kā dejo kaimiņi. Jau mēs viņas dejojam savādāk. Viņas ienāca, viņas mazliet asimilējās, pamainījās sitiens, mazliet solis. Līdz ar to tā deja asimilējas un paies vēl 50 gadi, un viņa būs riktīgi tāda tradicionālā deja. Tā ir tas veids, kā tās dejas kļūst par vietējām dejām. Bet es aizrunājos. Jā, Sandi, es gribēju, man te jau raksta, ka tev cilvēki grib pateikt paldies. Mums jāļauj mūsu klausītājiem un skatītājiem vienam otram ir tev ko teikt, jo tik ļoti interesanti, kā tu mums stāstīji pirms vēl šīs tikšanās stāstu, es domāju, ir ļoti, ļoti daudz, un tas ir ārkārtīgi interesants temats. Par dančiem var daudz arī runāt, ne tikai dančus. Es varbūt tās vēl 2 vārdus, es saprotu, ka man jābeidz, es pateikšu vēl 2 vārdus par danču krātuvi. Tātad mēs vēl varam atrast tās pašas dejas kartē. Šeit ir karte, ja kādam interesē konkrēta vieta, reģions. Mums ir intervijas ar cilvēkiem, kas ir 30-40 gadus darbojušies šajā te lauciņā. Mums ir lekcijas, atkal visu brīdi pieejams caur YouTube, kur tad kaut kādi konkrēti cilvēki stāsta par lietām, pieņemsim Ieva Pīgozne stāsta par danču apģērbu, kāds tas ir bijis ne tikai latviešu tautas tērps, bet 200, 300, 400 gadus atpakaļ, kur bildēs kaut kas vai gleznās, kas ir redzēts, kā dejoja cilvēki. Ilmārs Pumpurs atkal par mūzikas instrumentiem. Un tad ir starptautiskās lekcijas no Igauņa Laura, kurš par to izcelsmi, ka mums ir kaut kādas kopīgas dejas. Un pēdējais, ko es vēl tātad šeit ir tā metodika, šīs ir tās burtnīcas, kuras arī tad var atvērti un online skatīties. Mēs esam arī daudz dāvinājuši tās no tiem eksemplāriem, kas mums pienāk. Tā kā mēs palīdzam jums dot tālāk, un man liekas, Līvija tieši, vai ne? Līvija un Jāna. Jā. Un pēdējā sadaļa, ko es vēl gribu tā noreklamēt ātri, ir kalendārs,
kurā tad var redzēt tuvākos danču pasākumus. Ne tikai Latvijā, bet arī mums sūta cilvēki no Vācijas, no Zviedrijas, tā ka viņiem ir šāda, es nezinu, vai man Amerikas ir kāds bijis, bet tas kalendārs ir piesaistīts WhatsApp grupai, kurā tad cilvēki uzreiz padalās ar pasākumiem, un tad mēs varam pārlikt uzreiz kalendārā. Tā ka varbūt tās arī, ja jums interesē tāda, nu, plašāka, nezinu, apziņot, reklamēti pasākumus, kas notiek Amerikā, mēs arī plakātus automātiski liekam iekšā mūsu kalendāros, un ja kāds no Latvijas, kurš šo lietu zina un interesēs un ir aizbraucis uz citām valstīm, tad viņi arī var paskatīties, vai viņu reģionā kaut kur kaut kas notiek. Tā bija mana ziņa par danču krātuvi. Ļoti Tagad es. laba ideja, starp citu, par to kalendāru. Ļoti laba. Super, paldies. Kur ir Līvija? Zinu, ka Līvija, tu gribēji kaut ko teikt. Man tāds paldies, Renāte, paldies, Sandi. Šis tiešām ir apjomīgs un akadēmiski bagāts un apkopojums, es domāju, ka tas noderēs tik daudziem. Sandis, tikai gribēju pateikt paldies, ka es atradu jūsu YouTube kanālu tieši Covid laikā, un es mācu tautas dejas mūsu Ņūdžersijas latviešu skolā. Un es esmu to lietoju Covid laikā, kad mēs mācījāmies tautas dejas caur ekrāniņiem šādiem. Es to lietoju, es atradu arī tos mācību video, un mēs arī ik pa laikam, kad bērniem vajag atpūtu no horeogrāfētām dejām, viņi ir danči, ir daļa no mūsu nometnes tradīcijām, un katra piekdienas vai piekdienas ballīte iesākās ar dančiem, un tad pāriet uz laikmetīgāku kustēšanos, bet dancim ir jābūt, es domāju, tāpat kā tautas dziesmai un šūpuļdziesmai. Kaut kādi pamati jāzina katram. Tā kā liels paldies, un es lietoju jūsu YouTube kanālu no 20. gada. Paldies! Super! Es piebildīšu vien, ka, ja jums ir nepieciešami, lietojiet arī danču krātuvē pieejamo mūzikas kanālu. Tur varat to mūziku vienkārši visu lejuplādēti, ielikti, tas viss ir legāli, jo viņa speciāli tāda mērķība arī tiek rakstīta, kad izmantoti tieši pasākumos, ja gadījumā no dzīvā mūzika. Vienīgais tur arī obligāti ir jānoklausās, jāsaprot, kas patīk, kas nē, dažādas grupas, dažādi ātrumi un tā. Jā, to mūzikas kanālu, tas man bija arī pašai atklājums, lai gan es diezgan bieži ieskatos danču krātuvē, acīm redzot nepietiekoši dziļi apstājos pie dančiem, bet mūzikas ieraksti tā ir liela vērtība arī turpat klāt. Jā, mēs viņus sākām tieši tādēļ arī veikt, jo vienā grupā, ko es vadu mēģinājumus, es arī izmantoju tieši mūzikas ierakstus, jo, man ir tieši viena grupa, kurā nav muzikanta, un tieši mēs arī izmantojam, un tāpēc tas ir tas mērķis, ka lai visi var izmantot mūziku, ja gadījumā viņiem nav dzīvā muzikanta. Un tas vienkārši, lai popularizētu un vairotu to visu kustību. Okay. Mēs varēsim kādā Latviešu fonda arī saietāju, ja trūkst muzikanti. Kādreiz tās. Tā ir. Vai ir kādi jautājumi vēl Sandim vai citi novēlējumi, vai kāds grib padalīties un pateikt, kas ir jūsu mīļākais dancis? Ja var vienu nosaukt, droši vien jau, ka vairāk ir. Man pankūks patīk, un man patīk arī mugurdants, un man patīk arī, kas tik man nepatīk, viss kas man patīk. Vēl jāpiebīst, es laikam nepateicu to, kad bija tas jautājums par tiem arhīviem. Es teiktu, ka arhīvos ir vēl vismaz tikpat melodija un dziesma, cik mums jau ir zināmas. Vienkārši viņas ir vai nu piemirsušās vai kas, un kādam viņas kādā brīdī ir jāpaņem un jāiedzīvina, un tad jāskatās, vai aiziet vai neaiziet, bet tas danču mantojums, viņš ir, šis tradicionālais dēļas mantojums, viņš tiešām ir pietiekoši liels, tas nav pietiekoši liels, un tātad
tur ir vēl ko jaunu uzzināt. Arī man pašam, kas katru gadu uzzina kaut ko interesantu un jaunu. Ja. Tā tad ir vairāk par 100 rančiem noteikti, vai ne? Uz doto brīdi man paša savā melnrakstu pierakstos ir 320 dejas. Cik vēl ir arhīvos? Es domāju, arhīvos no tā, ko es tā vizuāli aptuveni esmu redzējis, ejot cauri, ir aptuveni vēl ap 200-300 gabaliem, kurus var paņemt. Bet tas ir tā vispusīgi. Ja roka dziļāk, tad droši vien tur ir jāskatās tur vēl, jā. Sirsnīgs paldies! Sirsnīgs paldies! Es domāju, ka es tāpat kā Māra teica sākumā, kad visu dejojot un dancojot visu laiku ir jāsmaida. Man liekas, ka mums bija jāsmaida visu laiku šīs austerstundas laikā. Tik priecīga austerstunda laikam sen nav bijusi. Un tas nozīmē, ka būs jādomā par nākamajām un jau ātri, un ar šo uzrāvienu un ar šo smaidu un prieku. Es domāju, ka mēs varēsim ķerties pie nākamās plānošanas. Un liels paldies visiem klātesošajiem, paldies visiem, kas atnāca. Šeit manas Latviešu fonda kolēģes, Annele, Rita, Nora, Jana, Katrīna, redzu, un pārējie Latviešu fonda atbalstītāji. Paldies jums par klātbūšanu, un es biju Renāte Kenija, un vēl joprojām esmu Latviešu fonda priekšsēde uz neilgu laiku. Paldies, un prieks būtu jūs visus redzēt. Paldies, tā. Paldies jums, jā. Tā. Paldies. Paldies!